Visam BMW uz ekoloģijas izņemšanos, tad DPF filtrs, EGR vārsts, flāpes, ātrumu karbas čipošanas, 3. stage. QF filtrs jau ir gatavs. Vakar visu meistari sakārtoja, šodien liks iekšā. Saprogrammēsim programmatūru, parādīšu, kā mēs saprogrammējam ātrumu karbu un dzinēja vadībās bloku. Protams, veicam pirms tam pilnvērtīgu diagnostiku tai mašinai. Klients pirms tam braukāja garos gabalus, tagad viņš brauks tikai pa pilsētē, var teikt, īsos gabalos, un QF filtrs būs viennozīmīgi ātri izbeigsies. Tā kā pieņemam lēmumu viņu izņemt ārā, pilnvērtīgi saprogrammēt, izslēgt, mehāniski izdarīt un sarakstīt visu iekšā. BMW fails jau ir gatavs, tagad viņš rakstās iekšā. Mēs viņu pirms tam nolasījām uz galda, saglabājam, saprogrammējam visu, un tagad pilnvērtīgi viņš rakstās uz galda. Tad uz galda ir drošāk viņu regulēt, programmēt tādēļ, ka šitais ir jaunais EDC 17. vadībās bloks. Lasot caur OBD, viņš iedos virtuālu oriģinālu failu, un tu nezini, ja mašina iepriekš bija čipota, tad un tu paņemsi virtuālu, sačiposi visu pa jaunam pa virsu, un cilvēks var nejust pilnvērtīgās pieauguma jaudas, un var sanākt tā, ka, pateiks, nejūtu jaudas tik, cik viņam vajadzētu būt. Labāk tad izņemt ārā dzinēja vadības bloku, nolikt uz galda, pārbaudīt viņu, paskatīties, kas viņam darīts, kas nebija darīts. Uz doto brīdi tai mašinai nebija nekas darīts. Mēs šeit drusku parādīsim, kā izskatās programmatūra. Tad šeit pirmie ir griezes momenti, limiti, griezes moments, torque limits, šitais kļūdu tabuls ir nemasīvi, bet smuki atkodēts tikai kļūdas saistītas ar ekoloģiju, tas ir DPF, EGR, flāpes, ātruma ierobežojumu arī nokodējam nost. Šeit vēl viens tāds kļūdu tabuls ir, tad šeit griezes moments vai drive wish, kā kurš to sauc. Kas mums tālāk ir šeit, visas EGR kartes, redzat, pilnībā visas ir izslēgtas. Ja, uzmanība, ja tu slēdz ārā tikai EGR un neaiztekot DPF-u, tad šitā tabulu vajag savādāk atprogrammēt. Ja visu, tad var visu. Šeit arī limiti uz QF filtra un uz griezes momentu ierobežojumi, bet ņemot vērā, ka QF filtra vairs nav iekšā, mēs viņa izlīdzinājam un palikam vairāk griezes momentu. Šeit arī griezes moments. Mēs uztaisīsim tādu saudzīgu, nepilnu, ne ļoti stipru, bet saudzīgu ikdienai pārvietošanas čipu. Šitie ir detonācijas kartes. Tālāk apskatīsimies, kas mums ir. Šeit arī 3 detonācijas kartes, prauslu aizturēšanas laiks, QF filtra switchus, turbinas spiedenis, pieprasītais maksimālais tūlītas būs un limits uz turbinas spiedena sensore. Šeit vēl ir turbinas maksimālais limits un vēl viens DPF slēdzis, saucam switchus, degvielas karte, reila, tad sprauslu uz reila priežu sensorius. Šitais ir lambda zondes kartes, lambda zonde, un pēdējais būs, kas mēs veicam izmaiņas, viņam griezes moments attiecīgi uz ātrumu karbu, jo viņam ir šitie griezes momenti saregulēt uz ātrumu karbu, jo viņam ir automāts, un starp citu viņam ir sačipota mašina ar XHP Flash Tool Stage 1. Tagad liksim iekšā šito bloku, pārbaudīsim visu un vēlāk dosim klientam mašinu.